Kurš grib tērēt 4 gadus, lai mācītos RTU vai Latvijas universitātē? Nē? Nu, tā kā, ja tu vari izmācīties gada laikā, kāpēc, lai tu tērētu 4 gadus? Tā, nu, mums vajadzētu, lai kāds ielaiž, ne? Man liekas, ka tas ir tā kā breakthrough, kad vienkārši gadā tev 18, tu pabeidz vidieni, tu atnāc pa gadu izmācies, tu esi programmētājs un pelni tur, nezinu, 3, 4, 5 tūkstoši eiro. Tas, man liekas, reāli cool. Paldies, paldies. Mēs vēl, protams, meklējam Annu. O, Anna atradās. Wow! Tu esi dreskodā. Čau. Čau, čau, čau. Čau. Toms? Kā man sēdēt? Es tā knapi man dibens ielēm. Tu uzmanīsi, es rēsnes vai tie krēsli šauri? Viņi ir šauri. Tu zini, man bija atnākusi viena partnere. Viņa nevarēja tā kā iesaisties. Reāli knapi ielien. Mēs vienkārši sēžam, jā? Nu, ja kaut kas pa daudz, tev tu celies kājās. Mēs skatāmies viens uz otru, mēs jā. tādās kamerās. Jā, mēs esam naturāli. Tad Anna apsveic tevi vakar ar skolas atklāšanu. Paldies, Armand. Es tevi arī apsveicu visu Latviju. Nu super, klausies, nu pastāstīji, vēl droši vien visi vēl nezin, kas ir Start School. Start School ir jauna veida izglītības programma, kas ir jauna ne tikai ar to, kāds ir saturs tajā programmā, bet jauna arī ar to, kā tajā programmā mācās. Tā ir tā galvenā atšķirība, inovācija, ko mēs ieviešam. Kaut kādā mērā tas ir tāds tā kā līdzība. Start School ir īstenībā inovatīvs jaunu uzņēmums, lai gan mēs esam nodibinājums, bet mēs veidojam kaut ko pilnīgi jaunu. Mēs ieviešam no ASV pieredzi. Tā ir Silicija ielā balstīta tehnoloģija programma, ko mēs ievedam, kas ir ar unikālu pedagoģijas metodi, kāda Latvijā vēl nepastāv. Un ar to mēs atšķiramies no visa, kas ir pieejams. Šajā skolā nav ne lektoru, ne lekciju, ne pasniedzēji. Tad vienmēr viss jāsaka, kas jums būs tie pasniedzēji? Mums nav pasniedzēji. Mācīšanās notiek strādājot. Un tur ir tā līdzība, ka nevar iemācīties peldēt, ja tu nepeldi. Tu vari iemācīties peldēt un attīstīt savu peldētprasmi tikai, ja tu peldi. Un te ir tieši tas pats. Programmēt nevar iemācīties klausoties, kā to dara. Programmēt var iemācīties tikai programmējot. Un to mēs arī mācīsim programmējot. Un otra lielā sadaļa, ko mēs ieviešam, kas ir inovatīva vispār plašākā mērogā, ir startup modulis, kur mēs pusgada laikā atbalstīsim jaunu uzņēmumu aizmetņu rašanos. Un šeit arī ļoti praksē balstīti. Katrai komandai būs savs projekts, savs sapnis, pie kā viņi strādā. Mēs atbalstīsim ar zināšanām, padomu, ar ekosistēmu, lai tās idejas pēc tam var attīstīties. Okay, bet tās tieši tā praksa, viņi jau būs ar tā kā vietējo uzņēmumu kaut kādām vajadzībām, vai tas vēl, protams, nāk no pamatprogrammas? Tehniskā sadaļa nāk no pamatprogrammas no ASV. Tā nebūs šobrīd ar vietējo. Nākotnē mēs varētu izstrādāt, bet pagaidām tas būs Silicija ielas prasībām atbilstoši uzdevumi. Un, savukārt tas, kas ir startup modulī, tas jau būs ļoti par to, kas ir Latvijā vajadzīgs. Ko arī mūsu studenti, kādas problēmas viņi grib risināt. Iespējams, partneri var atnākt ar savu problēmas uzdevumu, un komandas var risināt kaut kādu eksistējošu, jau zināmu problēmu, kas pastāv tirgu un ko kāds jau ir identificējis. Tā kā tas startup un biznesa un produktu domāšanas modulis, viņš būs ļoti piemērots tieši Latvijas videi. Mēs gribam, lai Latvijā rodas uzņēmumi, mēs gribam, lai Latvijā attīstās jauni produkti, bet tās zināšanas par tehnisko pusi, tās būs no Silicija ielas. Okay. Nu, ejam, aizējam apstīties? Toms, tev ziņas. Whatever your growth rate is today, don't accept it. Nu, tad jau viens gudrinieki mācīsies. Kinda cool, man liekas. Kinda cool. Šis arī stilīgi, man liekas. Šis baigi būtiski kaut kāds dizains, man liekas, super būtiski, ne? Un tas uzreiz parāda, ka tu esi kaut kāda up-to-date organizācija. Šim value, cik tas īstenībā maksāja 5000 uz vienu, bet pirmajā gadā visi dibinātāji sametās, lai to apmaksātu, un tad jāsamaksā tikai 250 eiro commitment fee. Ja tu esi kaut kāds loģiskā domāšana darbojās un ir angļu valoda, tad jau nav nekāda šķēršļi.
Cik ilgi notiek šīs mācības? 12 mēnešu pilns laiks. Tas ir tas, ar ko jārēķinās. Šajā programmā nevarēs apvienot to ar pilna laika darbu kaut kur citur. Darba laikā nevarēs skatīties filmas vai izklaidēties. Tas būs tiešām kā pilna laika darbs. Ar kaut kādiem atvaļinājumiem, iespējām un brīvdienām, tad, kad ir oficiālās brīvdienas, bet kopumā jārēķinās uz to, ka 12 mēnešus ir jāstrādā, un tad arī gūst šo pieredzi. Jo tas, ko mēs redzam, ka programmas, kas ir pāris mēnešus pa vakariem, viņas iedod zināšanas, bet viņas nesagatavo darbam. Strādājot tieši pie projektiem, programmējot, veidojot savu produktu, mēs iegūstam to pieredzi, kas ir nozīmīga un kuru tad attiecīgi arī gan darba tirgu novērtēs, gan arī ar kuru jau daudz veiksmīgāk savu uzņēmumu var veidot. Ok, super. Tad 12 mēnešos tu iegūsti kvalifikāciju, un tad jautājums, ja tu vari iegūt gada laikā kvalifikāciju, kāpēc, lai tu mācītos RTU vai Latvijas universitātē, kur tev jātērē 4 gadi? Pie mums nav diploma. Tas ir tas, kas jārēķinās. Nav valsts atzīta diploma. Ir certifikāts par programmas pabeigšanu, bet tiem, kam interesē papīrs, mēs nebūsim īstā vieta. Okay. Tas, kas būs portfolio ar projektiem, kuri ir izstrādāti, varēs parādīt darba devējiem nākošajam. Šis ir tas, ko es esmu programmējis. Šādi izskatās mans kods. Šie ir projekti, pie kuriem esmu strādājis. Tā ir tā pieredze, ko es varu parādīt. Un tas, ko mēs zinām par šīs programmas absolventiem, ir, ka viņi daudz labāk performē tad, kad notiek tehniskās intervijas. Jo tehniskajā intervijā arī iedod mazu uzdevumu, parāda, kā to proti atrasināt. Un tie cilvēki, kas ir mācījušies teoriju, kādā standarta pieejā, viņi vienkārši nevar iziet cauri šai tehniskajai intervijai. Viņi nezina, kā atrisināt to problēmu. Tie cilvēki, kas būs izgājuši caur mūsu programmu, viņi zinās, kā atrisināt ļoti dažādu veidu problēmas un risināt to tieši ar programmēšanu. Viņi būs galvas tiesa pārāki tajā. Viņi būtībā būs jau ar 12 mēnešu programmēšanas pieredzi. Labi, bet cik mūsdienās svarīgi ir tas diploms? Jo es saprotu, ka Silīcija ielā šī programma jau darbojās, un absolventus ņem darbā visi lielie teku uzņēmumi, Google, Apple, Microsoft. Jā, Tesla. Var strādāt arī Teslā pēc šīs skolas pabeigšanas. Bet tad jautājums, cik vispār mūsdienās tādam papīram ir nozīme? Jo es arī zinu, ka mēs intervējot programmētājus, mēs viņiem prasām izpildīt mājas darbu. Es neesmu dzirdējis, ka kāds prasītu atsūta kaut kādu PDF failu. Tā ir tāda izmaiņa, bet tas būs atkarīgs no tā, uz ko grib iet tālāk. Jo lielie uzņēmumi, lielie IT uzņēmumi, kas nodrošina servisu, viņiem ir svarīgi arī diplomi un arī svarīgi šī akadēmiskā izglītība. Mēs, piemēram, ar Accenture kopā arī esam strādājuši ļoti daudz, un viņi saka, ok, šī programma ir fina kā sākums, bet pēc tam, tomēr, lai cilvēks pie mums varētu labi performēt un strādāt, mēs gribēsim, lai iegūst arī augstākās izglītības diplomu. Es atkal dzirdēju, ka Accenture pastāsta jau pēc pirmā semestra, jau noskaidro, kur ir daudz maz sakarīgi un visus paņem pie saviem darbā. Jā, bet viņi pēc tam pa vakariem mācās, lai dabūtu to. Bet ja viņš jau ir pieņemts darbā, tad kas būs jau bez diploma? Es domāju, kurā mirklī viņi teiks, tev nav diploma, es tev atlaižu? Es domāju, tas nav tikai par atlaišanu, bet tas ir par to, kā tu vari attīstīties savā karjerā. Un tie, kam ir šis augstākās izglītības diploms, viņiem ir ātrāk, viņi var kāpt karjerā augšā, īpaši lielās sistēmās, kur šī karjeras attīstība ir tāda pa kāpnītēm tu kāp. Tad, ja tev ir bakalaurs, tev ir maģistrs, tev ir citas iespējas un arī iespējams algas līmenis kaut kur var atšķirties. Tas ir varbūt tādos pavisam korporatīvos uzņēmumos. Jā, tas ir pilnīgi korporatīvi. Es šodien ofisā stāstīju, kad mēs par šo šodien runāsim, un tad es noskaidroju, ka mūsu IT grupas vadītājiem nav nekāds diploms. Man arī, tad, kad mēs veidojam frontu, man bija tieši tas pats. Man komandā bija ļoti reti, kad bija programmētāji, kas bija ar oficiālu augstāko izglītību tieši IT. Un ļoti daudz bija pašmācības ceļā apguvuši. Tā kā mēs, protams, startupos, jo īpaši mēs vērtējam to, ko cilvēks spēj izdarīt. Un te ir vēl viens pluss, jo programmā viņi strādās arī komandās, viņi iemācīsies savstarpēji sadarboties, viņi iemācīsies vērtēt citu kodu, viņi iemācīsies pieņemt vērtējumu par savu kodu. Un tā ir lieta, ko nevar iemācīties citādāk, kā tikai strādājot kopā. Un tā ir arī milzīga atšķirība standarta mūsu augstākajā izglītībā. Pamatā cilvēks mācās viens pats ar sevi,
viņš kaut ko mācās, tad viņš kārto eksāmenu, tad viņš ir pabeidzis skolu. Un viņš ienāk darba vidē bieži vien vispār bez pieredzes strādāt komandā, bez pieredzes, kas ir tie ikdienas procesi, kas ir jāmāk. Mēs tagad tieši atlasām programmu menedžeru, tā kā programmas vadītāju ar tehnisko background, un mums ir kandidāti, kas strādā ar praksē pieņemtiem cilvēkiem. Viņi saka, viņiem atnāk praktikanti, kuri nezin, kā lietot Google kalendāru. Kā tu vari strādāt, ja tu nezini, kā lietot Google kalendāru? Nemaz nerunājot par to, ka tev ir jāsaprot par repozitorijiem, tev jāpārzina GitHub, tev jāpārzina Jira. Visas šīs lietas, Slack, tā kā Agile pieeja, tas viss mūsu programmā būs iekšā. Tās nav tehniskās prasmes, bet tās ir prasmes, kas vajadzīgas darbā, un to mūsu izglītība nepiedāvā. Labi, ko jūs sagaidat vairāk? Kas ir ekspektācija? Kas nāks ārā? Vai nāks ārā founderi vai nāks tomēr spēcīgi IT tehniskie cilvēki? Nāks gan, jo mēs apzināmies to, ka mums neizdosies atlasīt 100 founderus. Tas vienkārši nestrādā. Ja būs no tiem 100 cilvēkiem 25 founderi, mēs būsim ļoti priecīgi. Bet pārējie 75, varbūt 80, redzēsim, kā mums tur ies, tie būs spēcīgi cilvēki, kas meklēs darbu. Un tāpēc mums arī ir partneros, mums ir, piemēram, Swisscom DevOps centrs, kas ir gatavi ņemt šos cilvēkus darbā. Viņi regulāri pārpērk no mums darbiniekus. Jā? Par kodām 2 reizes X algā. Tur ir tā lieta, ka lielās korporācijas, tur algas mēdz būt tiešām lielākas. Un tādu uzņēmumu, es citus neminēšu vārdā, mums nav mazums Latvijā, kas pārpērk šos darbiniekus, kas ir jau iemācījušies strādāt, jau pierādījuši sevi kā labus speciālistus, un, protams, lielie uzņēmumi tos pārpērk. Tāpēc tas, ko īstenībā šie jaunie speciālisti, kurus mēs radīsim, viņi palīdzēs arī jaunu uzņēmumiem vai mazākiem uzņēmumiem ar to, ka nebūs tik liels saspīlējums, tik ļoti nepārpirks viens no otra, ja būs arī jauni cilvēki. Un šie būs tādi jauni cilvēki, kas uzreiz var sākt strādāt, kas ir tā galvenā vajadzība. Bet ir kaut kāda izpratne, cik varētu būt šobrīd, kas trūkst tieši IT speciālisti? Tie cipari tur fluktuē, mainās. Es atceros, pagājušā vasarā Accenture teica, ka katru gadu ir vajadzīgi 3000 cilvēku. Tad ir ekonomikas ministrijas prognozes, ka līdz 27. gadam mums trūkst 15,000 cilvēku. Un tad, kad notiek, protams, kaut kāda recesija, lejupslīde, cilvēku paliek bišķiņ vairāk brīvi, cilvēki ir tirgū, tad varbūt tas pieprasījums nav tik liels, bet viņš visu laiku mainīsies. Un es domāju, tas, kas ir tas mūsu mērķis šeit, ir īstenībā ne tikai mazināt to darba spēka trūkumu, bet radīt jauna veida speciālistus, kas radīs jauna veida darba vietas, kas ir tas, kas vajadzīgs, lai mūsu ekonomika attīstītos kopumā. Un šie jaunie uzņēmēji, viņi veidos savus uzņēmumus, veidos savas komandas. Viņi iespējams jau vairāki nāks kopā. Kāds no viņiem varbūt būs tas founders, bet kāds no tiem pašiem absolventiem būs viņa darbinieks. Un tas būs jau pavisam cita veida komandas, kas veidosies. Un, tas labums būs pilnīgi visiem. Es piekrītu. Es papētīju World Economic Forum Future of Jobs reportu, droši vien arī tu viņus redzējies. Jā. Kad nākamo 5 gadu laikā 44% no visām darba vietām tiks automatizētas. Jā. Kas man liekas sasaucās ar šādu, kad šādi tehniskie founderi varētu būt tie, kas arī tās lietas automatizēs. Pilnīgi noteikti. Tur automatizācijas procesiem šis būs nepieciešams. Un tie darbinieki vai tie talanti, ko mēs radīsim, viņi būs vajadzīgi ne tikai IT uzņēmumiem. Viņi būs vajadzīgi jebkuram uzņēmumam, kas gribēs automatizēt vai digitalizēt savus procesus. Un pilnīgi tradicionālās jomās šobrīd jau tā digitalizācija un automatizācija ir tik liela nozīme. Un mēs mazajā Latvijā arī mums to cilvēku ir tik, cik ir. Jo vairāk mēs spēsim automatizēt un digitalizēt lietas, jo labāk mēs varēsim visi dzīvot. Tā kā tas mums visiem ļoti svarīgi. Labi. Jautājums, kādu signālu tas sūta, izglītības ministrijai vai RTU vai Latvijas universitātei, kad tech founderi sanāk kopā un pa savu naudu izveido skolu, lai ražotu tehniskos, lai tieši IT speciālistus un founderus. Kādu signālu tas sūta? Tas sūta signālu, ka kaut kas pietrūkst tirgu. Mēs visi to redzam, pietrūkst. Un tā lielā sistēma, kas ir valsts, kas ir augstākā izglītība universitātes, viņa ir inerta. Viņa lēnāk adaptējas tam, kas ir nepieciešams. Uzņēmēji grib visu ļoti ātri. Mēs gribam, tā kā šodien es to izdomāju, rīt tas ir gatavs.
Un esošajā sistēmā tas tā nestrādā. Un tas, ko mēs varam izdarīt ar šādu iniciatīvu, ir ņemt jaunas lietas iekšā. Mēs varam iterēt, mēs varam pieiet ar ļoti tādu agile arī paša pieeju. Mēs tagad sāksim šo programmu, un mēs arī viņu ļoti mērīsim. Mēs skatīsimies, kas strādā, kas nestrādā. Mēs dalīsimies ar to pieredzi. Un, es ticu, ka tas, kas ir strādājis Francijā gadu desmitiem, kas strādā visā pasaulē, ASV, tam ir jāstrādā arī pie mums. Vienkārši mēs to vēl neesam pagaidām aprobējuši. Un, mūsu valstī mums ir visādi izaicinājumi. Viens, piemēram, ir mūsu valodas jautājums. Šī programma viss ir angļu valodā. Un valsts savukārt ļoti strādā pie tā, lai mēs saglabātu latviešu valodu, lai mēs saglabātu šo tradīciju, kas arī ir svarīgi. Bet tās ārvalstu inovācijas ieviest ir tad attiecīgi daudz grūtāk. Bet programmēšana ir angļu valodā. Jā, es zinu. Programmēšana ir angļu valodā, bet valsts izglītības likums nosaka, ka Latvijas izglītības sistēmā ir jābūt pieejamai izglītībai latviešu valodā. Kamēr mēs šo pārtulkotu un arī visu laiku sakot līdzi, lai tas ir up to date, ja, pēdējā versija ir latviešu valodā pieejama, tā ir pilnīgi cita sistēma, pilnīgi citas izmaksas. Mēs šo varam izdarīt daudz ātrāk ar to savu ātrumu, ar savām pieejām. Un, tas ir tas signāls, ka tas inertums un tā sistēma, kas mums šobrīd ir, viņa mūsdienu pasaulē vairs tik labi nestrādā. Okay. Labi, ja mēs pieskaramies tomēr tai aktivitācijai, kas varbūt kaut kādai daļai būtiski. Principā es varu pateikt, ka tech pasaulē nevienam tas nav būtiski nekāds diploms, bet vēl joprojām. Startup pasaulē jau īpaši. Tā kā vispār ne, bet ja gadījumā kādam ir, tad cik ilgā laikā jūs to plānojat sarisināt? Būs atkarīgs no likumdošanas izmaiņām, pie kurām šobrīd arī strādā. Mēs esam sadarbībā ar RTU. RTU ļoti aktīvi strādā pie tā, lai būtu tā sauktie mikrokredītpunkti, kurus var savākt dažādos veidos. Un mūsu programmai arī mēs strādāsim pie tā, lai būtu šie mikrokredītpunkti, kurus tad kopā ar citiem kursiem ar tiem varēs arī saņemt diplomu. Pirmajā gadā tas noteikti nebūs. 3 gadu perspektīva, tas man liekas ir ticami, ka tas mums izdosies arī, protams, turam īkšķis par to, lai valdība ir par to atsaucīga un lai tas likums iet uz priekšu. Jo visas valsts lietas ir atkarīgas no likumiem. Vakarā Anda bija atklāšanā. Jā, tas ļoti jauki. Mēs novērtējam. Protams, izglītības ministrijai arī ir svarīgi, lai attīstās dažādas šādas iniciatīvas. Un patiesībā izglītības ministrija arī ir domājusi par šāda veida programmas ieviešanu Latvijā. Atkal aizķeršanās ir koridoros un dokumentu sakārtošanā, par ko mums nav teikšanas. Mūsu uzdevums ir darīt to, ko mēs varam. Mēs sagaidām no izglītības ministrijas, no finanšu ministrijas, ka tur arī notiek darbība, lai šādas iniciatīvas varētu veidoties Latvijā. Okay, super. Parunājam tad par to profilu. Atsakot, es esmu, Jānis vai Jāna, es dzīvoju vienalga, piemēram, Liepājā. Kas tad ir? Man jāzina angļu valoda, kaut kādā diezgan sakarīgā līmenī, un tad man jābūt arī daudz maz loģiskai domāšanai. Jā, tieši tā. Loģiskā domāšana bez tās nevarēs. Jā, okay. Tas jau vajag bez tās nekur nevar. Jā, tieši tā. Un jābūt tam problēmu risinātāja domāšanas veidam. Ka, ja es redzu problēmu, es viņu gribu atrisināt. Nevis es redzu problēmu, es gribu par viņu pasūdzēties. Jo mēs veidosim problēmu risinātājus, un tā būs tā lieta, ko mēs testēsim atlases procesā, loģiskā domāšana. Un otrs, tad, kad mēs jau aicināsim šeit klātienē cilvēkus, mēs skatīsimies, kā viņi strādā komandās un kā viņi attiecas pret problēmu, kur ir daudz nezināmo. Jo mums ir tā, kas ir mūsu standarta izglītības sistēma, sagatavot cilvēkus, kas prot risināt zināmas problēmas. Es zinu, kā šo atrisināt. Tur ir tāda formula, es viņu protu atrisināt. Un mūsu eksāmeni testē tieši to, vai tu proti atrisināt zināmas problēmas. Un šeit, kas ir svarīgi tieši programmētājiem un tehniskajiem attīstītājiem, ir risināt problēmas, kuras tu nezini risinājumu. Un mēs skatīsimies, mums būs tāds maziņš hackathons, kur mēs skatīsimies, kā cilvēki reaģē tajā situācijā, kad viņiem ir problēma ar daudz nezināmajiem. Un tie, kas teiks, šito jau iespējams izdomāt, jo es nezinu, tad tie nav mūsu profils. Un mēs ļoti skatīsimies uz to, lai mēs atlasām cilvēkus, kuri tajā brīdī, šis ir ritīgi inčīgi, es gribu saprast, kā to atrisināt. Man ir tādas un tādas idejas, kā to varētu risināt.
To mēs meklēsim. Okay, ja es esmu, nezinu, Jānis vai Anna Liepājā, bet es neesmu gatavs braukt uz Rīgu dzīvot. Tā kā cik man jābūt obligāti uz vietas, vai es varu vispār neatbraukt, cik fleksibli ir tas? Vispār atbraukt noteikti vajadzēs. Mēs gribam, lai tad, kad mums šeit būs, piemēram, mēs uzsāksim visu, mums būs tā saucamā Orientation Week. Es nezinu, kā to latviski nosaukt. Iepazīšanās nedēļa. Iepazīšanās nedēļa, jā. Tad tajā laikā mēs noteikti gribēsim, lai cilvēki atbrauc šeit, lai viņi viens ar otru iepazīstas. Jo, ja tu esi kādu saticis klātienē, vaigā, ir daudz vieglāk strādāt arī attālināti. Bet visu pārējo programmu varēs strādāt un mācīties attālināti. Mums ir šis hibrīda formāts. Start School telpās būs 37 darba stācijas. Tad mēs varam uzņemt uz vietas līdz 37 cilvēkiem ikdienā. Bet visi pārējie var strādāt no mājām. Un tas ir pilnīgi normāli arī IT darba vidē, kad cilvēkam nav jānāk katru dienu uz vietas, var strādāt attālināti. Tātad galvenais ir tā disciplīna, ka, ja strādā arī attālināti no savām mājām, no Liepājas, tajos 9 pieslēgties uz rīta stand-up mītiņu un spēt visu dienu pašam fokusēties, tā disciplīna šeit būs ļoti svarīga. Jo mazāk cilvēks nāks klātienē, jo disciplīna svarīgāka. Jo klātienē viņu ir vieglāk dabūt. Tu atnāc, te visi mācās, tu esi kopā ar visiem. Šitais ir laikam cilvēkiem, kas tomēr ir gatavi kaut kā bišķiņu smagu darbu pastrādāt. Nevis, kad universitāti fani un mēs izklaidējamies, bet tas ir tā kā gadu no 9 līdz 5 vakarā. Jā, katru dienu. Jā, un tad tas ir tādiem, kas ir gatavi smagi strādāt. Tas nav tāds izklaidēji. Bet jebkurā gadījumā, man liekas, tas latviski sakot, value for money ir kaut kāds neticams. Atsakot, cik es saprotu, tā vērtība ir aptuveni 5000. 5000 iegūt šo izglītību, bet, cik es saprotu, dibinātāji ir to naudu sametuši un ir pirmajā gadā tiek prasīts tikai tas commitment fee 250 eiro. Kas ir tāds, kā latviski to nosaukt. Uzņemšanas maksa. Uzņemšanas maksa, jā. Tā kā vajadzētu būt, kad vienkārši gāž riņķī. Jo, ja tu vari visu informāciju iegūt un iemācīties gada laikā un netērēt vēl 3 gadus, vajadzētu būt, ka gāž riņķī. Tu pa logiem, pa durvīm laužās iekšā. Ir pieprasījums, ir. Okay. Mēs joprojām gaidām pieteikumus, bet pieprasījums ir. Kāpēc mēs gribam, lai ir liels īstenībā pieteikumu skaits? Mēs gribam atlasīt tiešām spējīgākos, spēcīgākos tos 100 cilvēkus, kurus pirmajā gadā mēs uzņemsim. Un tas ir līdzīgi kaut kādā ziņā, un arī kāpēc bez maksas mēs to piedāvājam. Tāpēc, ka mēs gribam, lai tas nav šķērslis. Tas, ka cilvēks nav šobrīd uzkrājis pietiekamus līdzekļus, tos 5000, lai piedalītos, lai tas nav šķērslis piedalīties. Un tā līdzība ir kā ar Rīgas ekonomikas augstskolas vai tā sauktajiem Zviedriem, kur arī pirmajos gados bezmaksas izglītība, 100 cilvēkus uzņem, milzīgs konkurss. Tas ir tas, ko mēs gribam šeit. Mēs gribam radīt līdzīgu precedentu, bet gada laikā, kad nāks ārā tie cilvēki, kas nākotnē var būt tehnoloģiju līderi. Līdzīgi kā no Zviedriem nāca ārā cilvēki un nāk ārā cilvēki, kas ir arī ar biznesa vadības potenciālu, ar finanšu vadības potenciālu, tad mums būs tehniskās vadības potenciāls. Labi, tad kas šobrīd piesakās vairāk? Tie ir jaunie cilvēki, kas ir pabeiguši tikko vidusskolu, kam ir 18 gadi, vai tā tomēr ir pārkvalifikācija, kas jau bija kaut ko apgūši un tagad grib mainīt? Es teiktu, ka šobrīd apmēram pusi uz pusi ir, bet tie nav 18 gadīgi, tie ir ap 20, 22, 23 gadi. Tas ir tas viena grupa, kas ir patiesībā pabeiguši vidusskolu, kaut ko sākuši mācīties, iespējams kaut ko nedaudz pastrādājuši, bet saprot, ka grib tomēr savu karjeru veidot citā. Un tad ir otra puse, ir tie, kas ir jau pieredzējušāki, jau 27 un vairāk. Mums ir arī 40 plus vecumā pieteikumi. Es dzirdēju Jānis Trēgers vakar, ka viņš pieteikums. Jā, Jānis ir tā kā viņš teica, 40 plus vīrietis bezdarbnieks, vai viņš var pieteikties. Bet tiešām tas varbūt bija tāds pa pusē joks, bet mums pilnīgi nopietni pieteikumi ir no 40 plus cilvēkiem, kas man ir rakstījuši individuāli un teikuši, tu nedomā, ka šis ir joks, es tiešām gribu šo programmu mācīties, es esmu izdarījis savā dzīvē pietiekami daudz, bet tagad es gribu sev pielikt klāt šīs zināšanas. Un man bija tā cerība, ka šie cilvēki būs. Daudzi man neticēja un teica, kā tad tas būs tagad cilvēks pieaugušā vecumā, kā viņš varēs atļauties 12 mēnešus nestrādāt un mācīties. Bet ir cilvēki, kas to var atļauties. Ir cilvēki, kas paņem kredītus un brauc uz INSEADu MBA mācīties. Un tas ir vēl cits līmenis. Šeit bez maksas 12 mēnešos var dabūt ļoti unikālu, spēcīgu pieredzi. Un to
savu tīklu uzbūvēt, kas ir arī ļoti nozīmīgi. Kontaktu loku paplašināt, lai startētu ar savu ideju. Tas ir tieši tas. Iedomājamies, tu esi šī mājā ticis, tu esi izmācījies produktu, tu gribi taisīt savu uzņēmumu. Ko nozīmē būt šī mājā? Kas vēl šeit notiek? Startup māja ļoti superīga iniciatīva, ļoti superīgs rezultāts, kas šeit ir beidzot uzbūvēts. Šeit ir citi jauni uzņēmumi, kas strādā pie savām idejām. Tātad no pirmās dienas tie, kas šeit nāk mācīties, viņi varēs redzēt, kā citi strādā, viņi varēs veidot jau kontaktus. Iespējams, viņi varēs jau sākt atbalstīt kādu no startupiem procesā savā brīvajā laikā. Pilnīgi iespējams. Šeit ir investori, šeit ir TechChills, šeit būs vēl no ekosistēmas. Tātad varēs iepazīt visu to, kas veido startup ekosistēmu Latvijā. Būt daļai no tā jau no pirmās dienas, saprast, kā tas viss strādā, tā ir milzīga priekšrocība, kas īstenībā nav nevienā augstskolā. Es apsvērtu pats, ja man būtu 18. Klau, labi, kas tad ir jāuzspēj izdarīt līdz 31. maijam, lai ieliktu kāju durvīs? Kas ir tas minimums, kas ir jāizdara? Ir jāpiesakās. Ļoti vienkārši maza pieteikuma anketa. Tad, kad ir pirmais pieteikums, mēs sūtām ārā e-pastu, un tad ir garais pieteikums, tad ir tests, un tad ir klātiene. Tā kā tur ir tādi solīši. Bet līdz 31. maijam tikai jāizpilda mazā anketa. Ok, super. Labi. Paldies tev liels! Paldies tev!